Un tā, ka viņš tiek sašauts ar bumbām, viņš taisa liels acis. Un es pastāstīšu, kā var tikt sašauts ar bumbām, ir tā, ka, ja dalībnieks neizpilda sargu rīkojumus, kā piemēram rokas aiz galvas, paklusē un soļojumu uz cietumu, ja? Rakstīs no cietumiem var izmukt, tā ir daļa no spēles, tā ir daļa no jautrības un tā tālāk, bet cilvēkam ir kaut kāds ego princips vārīties. Viņam vienreiz pabrīdina, paklusē, viņš nesaprot. Viņam uzšauja bumbu, pasaka, klusē, viņš tā kā, bišķi kā pust, bet viņš tā kā, man ļoti sāp, un tad viņam iešauja vēlreiz ar bumbu. Un tad viņš saka, viss, es dodos mājā. Tā ir tava izvēle. Tu atbrauc šeit. Kāpēc ir vispār šaušana ar bumbām kā opcija? Jo bez tās jau nav spriedzīts, vai ne? No pain, no gain. Tā kā tas paaugstina likmes šai jūsu misijai. Jūs zināt, ka jūs varat mierīgi iziet misiju, jo 99% no cilvēkiem vispār netiek sašauti.